Labdien, kolēģi! Sākam kārtējo izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu sēdi. Šodien sēdi vadīšu es, Ieva Roze, kā komitejas vadītājas vietniece, jo komitejas vadītāja Kerola Davidsone ir pieteikusi attālinātu dalību, jo ir komandējumā. Attālinātu dalību ir pieteicis arī Ārnis Rozītis, ja viņam būs zona. Klātienē esam, cik mēs esam šodien klātienē? 7 no 9 dalībniekiem kvorums mums ir, tātad mēs sēdi varam sākt. Aicinu apstiprināt pirmo jautājumu. Kur ir? Man bišķiņ visēklis, es pirmo reizi vedu. Bloks palīdzēt. Rosina izņemt no darba kārtības pirmo jautājumu par pašvaldības atbalstu vingrošanas nodarbībām, jo jautājums tikko izskatīts tikko domas sēdē un atbalstīts. Aicinu apstiprināt izglītības, kultūras un sociālās komitejas 6. maija sēdes darba kārtību. Tehniski Kuru? Ir pašvaldības. Un izņemt otro jautājumu par pašvaldības atbalstu vingrošanas nodarbībām, jo tas tika tikko izskatīts. Uzsāku balsošanu. Viņam nebija jāpazūd, vai tu viss kārtībā? Valdes izņemts. Nav nobalstojis viens dalībnieks vēl. Zīntas vārds ir izgājis. Zīnta to nobalst. Slēdzam balsošanu, viss vienbalstīgi par. Kā nākamo izskatām jautājumu par saistošo noteikumu grozījumiem, ādažu saistošajos noteikumos par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību. Dodu vārdu sociālā dienesta vadītājai Sintijai Vītolai. Jā, labrīt! Ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību. Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 20. janvāra vēstuli par pašvaldības saistošo noteikumu izstrādes aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā, mums nepieciešams papildināt šos noteikumus ar 3 jaunām sadaļām. Viena no tām ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojumu. Šis pakalpojums pieprasījuma gadījumā jau tiek nodrošināts arī šobrīd, bet mēs līdz šim pamatojāmies uz likumiem un MK noteikumiem. Tad vēl viena jauna sadaļa sociālā mentora pakalpojums. Tas būs obligāts no 27. gada janvāra, bet arī šobrīd jau mums ir 1-2 bērni, kuram šis pakalpojums tiek nodrošināts pamatojoties uz MK noteikumiem. Šis pakalpojums arī ir daļēji finansēts no valsts. Patiesībā šobrīd viņš ir pilnībā finansēts, bet mēs saistošajos noteikumos noteiksim bišķiņu arī iespēju vairāk stundas piešķirt nepieciešamības gadījumā pie sarežģītām situācijām. Un trešais ir krīzes centra vai ģimenes atbalsta centra pakalpojums. Arī šo mēs šobrīd nodrošinām balstoties uz MK noteikumiem. Tad attiecīgi noteikumu 36. punkts mums paredz, ka bērniem, kuriem noteikti invaliditāte, sociālais dienests piešķir 40 pakalpojumu reizes gadā pašvaldības izveidotā sociālās rehabilitācijas infrastruktūrā pieejamiem pakalpojumiem. Tātad ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības, ārsta nosūtījumu un pakalpojumu piešķir rindas kārtībā, ko organizē pakalpojumu sniedzējs.
Tad tas ir, šeit iet runa par mūsu ādažu ūdensrozi. Un ādažu ūdensrozē bērni var saņemt fizioterapijas, ergoterapijas un silto smilšu terapijas šobrīd. 2 gadu periodā mēs esam secinājuši, ka dienas centra kapacitāte rehabilitācijas nodarbības sniegšanai ir lielāka nekā pieprasījums. Tātad bērnu ar invalīdu skaits 24. gadā, kurš saņēma šo pakalpojumu, bija 58 bērni, 25. gadā tie bija 63 bērniņi. Un, mēs ierosinām grozīt noteikumus un pēc šīm 40 pakalpojumu reižu izmantošanas nepieciešamības gadījumā turpināt pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja atzinumu. Primāri tiks nodrošināti pakalpojumi bērniem ar invaliditāti, kuriem piešķirts pakalpojums ar sociālā dienesta lēmumu, bet dienas aprūpes centrs turpinās arī maksas pakalpojumu sniegšanu, izvērtējot savu kapacitāti. 25. gadā maksas pakalpojumus saņēma 18 bērni, kuriem nav noteikta invaliditāte vai nav deklarēta ādažu novadā. Un kopējie ieņēmumi no šīm nodarbībām 25. gadā bija 4309 eiro. Grozot šo noteikumu 38 punktu un palielinot nodarbību skaitu mūsu novada iedzīvotāju bērniem ar invaliditāti, sagaidām vairāk pozitīvu ieguvumu. Uzlabots atbalsts bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, nodrošinot iespēju apmeklēt rehabilitācijas nodarbības visa gada garumā, stabilas attiecības ar vienu speciālistu, kas ir būtiski rehabilitācijas procesā, jo bērniem ar invaliditāti ir svarīgi veidot uzticības pilnu kontaktu ar speciālistu, samazināt administratīvā un finanšu neefektivitāte, jo pašlaik rodas situācijas, kad bērns izmanto visas 40 nodarbības, pēc tam turpina saņemt maksas pakalpojumu un iesniedz sociālam dienestam čekus, un mēs atkal to naudu vecākam atgriežam. Un 25. gadā šāds bija 7 personas ar kopējo naudas apgrozījumu 2672 eiro. Ceturtais iegūms, kad ar tiem pašiem finanšu resursiem mēs sniedzam daudz lielāku ieguldījumu bērnu ar invaliditāti rehabilitācijas nodrošināšanai, jo vairāk nodarbības bērniem deinstitucionalizācijas projekta izveidotā infrastruktūrā, bet izdevumi pašvaldībai līdzinējā apjomā. Tālāk pārējām uz 31. punktu, kurš mums līdz šim ir noteicis, ka mēs piešķiram ne vairāk kā 20 konsultācijas kalendārā gadā psihologu un psiholoģiskās izpētes pakalpojumam, pamatojoties uz sociālā darba speciālista izvērtējumu vai bāriņtiesas pieprasījumu. Un šobrīd ir tā, ka ģimeņu ar bērniem skaits ādažu novadā katru gadu pieaug, palielinās to ģimeņu skaits, kuras vērš pēc palīdzības vai nonāk sociālā dienesta redzeslokā, kā rezultātā arvien vairāk finanšu resursu tiek novirzīti pakalpojumu piešķiršanai dažādu sociālo problēmu risināšanai. 2026. gadā psihologa pakalpojumam ir paredzēta 100% lielāku finanšu līdzekļu salīdzinot ar 25. gadu. Tomēr klientu skaitam un pakalpojumu nepieciešamībai strauji pieaugot, jo šobrīd vērojams, ka varētu tikt organizētas atkal rindas, lai minēto pakalpojumu saņemtu. Salīdzinoši 25. gada 1. ceturksnī bija saņemta 79 personu iesniegumu, savukārt šī gada 1. ceturksnī jau 115 iesniegumu. Ņemot vērā minēto klientu skaita pieaugumu un budžeta iespējas, dienests ierosina mainīt formulējumu noteikumos, nosakot, ka psihologa pakalpojumu, tajā skaitā psiholoģiskās izpētes veikšanai personai piešķir līdz 10 konsultācijām kalendārajā gadā, un sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojumu termiņu pagarināšanu vēl līdz 10 nodarbībām kalendārā gadā, pamatojoties uz psihologa rekomendācijām vardarbības un suicidāla riska gadījumos. Papildus visi klienti tiek informēti, ka ar ģimenes ārsta nosūtījumu ir pieejams 10 valsts apmaksāts psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. Tā kā lūgums atbalstīt šos grozījumus un aicinu uzdot jautājumus, un es arī redzēju, ka Namejā ir arī Ieva Roze
rakstījusi komentāru. Varbūt tad es varu arī uz viņu īsumā mēģināt atbildēt. Un Ādažu ūdens rozē nodrošinot vairāk par 40 rehabilitācijas nodarbību reizēm, pašvaldībai nav finanšu resursu izdevumu, jo darbiniekam par viņu darbu tiek maksāta alga neatkarīgi no tā, vai viņš pieņem 1 vai 5 klientus dienā. Mūsuprāt, būtu nekorekti pašvaldības infrastruktūrā, īpaši bērniem ar invaliditāti izveidotus un saņemts pakalpojumus, pārvērst naudā un likt klientu izlietotajos izdevumos, ja to sniedz sociālā dienesta štatā esošs darbinieks, kas šajā situācijā ir dienas aprūpes centra fizioterapeits, ergoterapeits, silto smilšu terapeits. Un ja netiek izrakstīts rēķins par saņemto pakalpojumu, kā tas ir paredzēts šo saistošo noteikumu grozījumos, jo pakalpojumu neierobežot būs bez maksas, tad nevar parādīties tāda virtuālā nauda klientu izdevumos. To arī nebūs iespējams korekti administrēt. Un, runājot par vienlīdzīgu attieksmi, visiem 101 bērniņam ar invaliditāti ir vienādas iespējas saņemt šos pakalpojumus Ādažu ūdens rozē, bet vienmēr būs arī kāds, kuram būs nepieciešami citi pakalpojumi, nevis šie, ko mēs varam piedāvāt, bet mums ir dota lieliska iespēja palīdzēt ģimenēm vismaz ar šiem pakalpojumiem, kas šobrīd ir mūsu dienas aprūpes centrā. Paldies! Jā, tad es arī uzdošu jautājumu par cik es rakstīju šo komentāru. To komentāru es rakstīju ar domu, ka mums ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem. Bet vai jūs neesat apsvēruši tādu iespēju, ja kapacitāte ir lielāka, tad palielināt šo reižu skaitu visiem par kādām 10 reizēm? Nevis uz speciālistu izvērtējumu, bet jau norādot saistošajos noteikumos, ka mēs sniedzam nevis 40 apmaksātas reizes, bet 50, piemēram. Tā nevarētu risināt šo? Nē, mums bija 2 varianti. Otrs variants, ka mēs vispār nenorādām šis 40 reizes un varam rakstīt, ka mēs sniedzam neierobežotu skaitu. Ja, jo, atbilstoši jo sanāk tā, ka mēs redzam, ka tāda kapacitāte centrā ir lielāka. Tas klientu skaits šo 2 gadu laikā faktiski nav pieaudzis, un viņš nepieaug. Līdz ar to mēs varam neierobežot šo pakalpojumu sniegt. Un to varbūt to norādi par šo rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atzinumu mēs ieliekam, lai mēs tomēr varētu arī kaut kādā veidā koriģēt rindu, jo pēkšņi tas pieprasījums būs krietni lielāks un mēs nevarēsim visiem bērniņiem to nodrošināt. Lai gan tas risks ir diezgan mazs, manuprāt, ļoti minimāls. Ja, jo es zinu, ka esošie speciālisti nodrošina arī dienas aprūpes centra klientiem ar personām ar garīgi raksturu traucējumiem pieaugušiem. Tas nekādi neietekmēs arī to kapacitāti. Runājot ar dienas centru vadītāju, nē, viņi turpinās nodrošināt šīs nodarbības arī dienas centra klientiem, bet skaidrs, ka primāri šīs nodarbības ir bērniņiem ar invaliditāti, jo tā ir tā rehabilitācijas daļa, kas ir domāta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bet, jā, varam nesatraukties, es domāju, ka speciālisti noteikti arī dos savu artavu un ieguldījumu arī dienas centra pieaugušo daļā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Karīnas Brūda, lūdzu. Par saistošiem noteikumiem drīkst, jā? Es gribēju savai zināšanai un informācijai. Tur krīzes centra vai ģimeņu atbalsta centra pakalpojumu 38.3 par grūtniecēm. Tur ir rakstīts, ka mēs sniedzam pakalpojumus krīzes centra grūtniece, kura nonāk uz krīzes situācijas, kas ir apdraudēta grūtnieces vai bērnu veselība vai dzīvība. Es gribētu saprast, cik ātri mēs reaģējam un, reaģēšanas laiku man ir vajadzība. Es gribu saprast, pie mums atnāk sieviete, viņa ir grūtniece, vai mēs izvērtējam viņu materiālu stāvokli, vēl kaut kādus kritērijus, lai sniegt viņai palīdzību. Jeb mēs uzreiz palīdzam, ka tikko atnāca mūsu telpā, ienāca. Jā.
Mēs šajā situācijās palīdzam uzreiz, un faktiski ir tā, ka arī jebkurš cilvēks var vērsties uzreiz pa taisno pie pakalpojumu sniedzēja, kas ir krīzes centrs vai ģimenes atbalsta centrs, un viņš uzreiz tur tiek uzņemts. Ja, tā kā nav pat arī sociālā dienestā jāvēršās, un mums ir situācijas, kad mums atnāk ziņa uzreiz no krīzes centra, ka pie mums ir jūsu iedzīvotājs, un tālāk jau tiek kārtot oficiāli visi dokumenti, lai šo pakalpojumu varētu oficiāli noformēt. Bet šie visi pakalpojumi nav maksas pakalpojumi. Ļoti retos gadījumos, bet mēs to visu apmaksājam, nevis klients. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tad uzsākam balsošanu. Pagad, tad iestrādājas tavs ierosinājums? Es sadzirdēju no dienas vadītājs, ka viņa neredz bažas, ka tas varētu radīt kaut kādu Man izklausījās, ka bija iespēja to skaitu 40 neminēt, vienkārši atbilstoši speciālistu tam tur ieteikumam. Un ka varētu būt, ja kāda, lai nav, ka kādam pasaka bērņiem, ka vajag 42, un mēs, ir 40. Tā kā šobrīd saprot, kamēr var to nodrošināt, tik ilgi tad tā arī. Nē, iestrādājot šo, ja ar speciālistu atzinumu var papildus reizes piešķirt, tad nebūs tā. Tad piešķirs 42, 48, 50. Jā. Bet tas ir jau iestrādājums. Tas jau ir iestrādāts šobrīd. Papildus neko tur jāstrādā. Un tad papildus nevajag. Ja nav bažas, kad varētu diskriminēt kādu, kurš... Jo teorētiski mēs varam vispār pat tās 40 reizes ņemt ārā, nenorādot, cik reizes mēs piešķiram, jo mēs neierobežot piešķirsim. Bet, skaidrs, ka pakalpojums sniedzējs arī skatīsies to kapacitāti un varbūt būs situācijas, ka būs jāveido rindas, kaut gan šobrīd tā neizskatās, ka tā varētu būt. Man gandrīz liekas, ka būtu veiksmīgāk palielināt uz 50 reizēm. Bet tas jau tad nemaina nekādu, tas nemaina to būtību, jo šobrīd ir tā, ka mums ir 40 reizes, un pēc pakalpojumu sniedzēja speciālista atzinuma mēs atkal neierobežot, varēsim vēl pa 10, pa 20, pa 40 reizēm atkal palielināt. Tā kā, nav starpība, vai šeit būs 40 vai 50 reizes iekšā tagad ieliktas. Ilona Gotthard, lūdzu. Jā, es gribēju pajautāt, vai mums ir plānots šos saistošos noteikumus arī uz finanšu komiteju virzīt? Manuprāt, nē, jo šeit nekādas budžeta ietekmes nav. Labi. Tad uzsākam balsošanu un nododam saistošos noteikumus apspriešanai. Jā, vai kamēr notiek balsojums, mums ir kaut kāda statistika, cik grūtnieces mēs palīdzam, griežas pēc palīdzības gadā? Ir kaut kāda cipari? Tas ir Sintī, varbūt šobrīd. Vai palielinās tas vardarbība? Pret grūtniecēm mums šobrīd tādi gadījumi pēdējā laikā nav bijuši. Labi. Ir kārtīgi. Tā, slēdzam balsošanu vienbalsīgi par. Pārējiem pie nākamā jautājuma par nolikumu grozījumiem Kadeks pirmsskolas izglītības iestādes Mežavēja nolikumā. Lūdzu, Ilona Kuzņicova, Irēna Kuzņicova. Būtu komunicība. Nē, nedēļ tā. Labrīt visiem! Lūdzu izdarīt grozījumu Adažu novada pašvaldības domas 21. gada 9. augusta nolikuma numur 4 Kadagas pirmskolas izglītības iestādes Mežavēja nolikums un izteikt 21. punktu jauna redakcija. Iestādēm īsteno vispārējais pirmskolas izglītības programmu, speciālu izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, speciālu izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, speciālas pirmskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgas attīstības traucējumiem un speciālas pirmskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Man lūdzu atbalstīt nolikuma grozījumi Ādažu novada pašvaldības 21. gada 9. augusta nolikuma numur 4, Kadagas pirmskolas izglītības iestādes Mežavē nolikums projektu un virzīt to izskatīšanai pašvaldības domes sēdē šā gada 28. maijā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tad uzsākam balsošanu. Tas arī tur būs pasniedzēji, kas tam bērniem par to speciālo programmu. Asistentiem Mhm. Jā? Oh. Bet ir sākuma kalpojumi. Šis ir uz ārpakalpojumu. Nē. Skolotāji uz vietēju. Zīntis Vērts nav nobalsojis. Paldies, vienbalstīgi atbalstīts, slēdzam balsošanu. Pārējām pie nākamā jautājuma par speciālās izglītības programmu īstenošanu Kadagas pirmskolas izglītības iestādēm Mežavēju. Lūdzu, Irēna, turpiniet. Lai iztenotu šo programmu, mums vajag licencēt šo programmu. Un tad, pamatojoties uz ministra kabineta 23. gada 2. māja noteikumu 213 izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenradīs, pielikums numurs 1, kā cena par licencēšanas programmu, par vienu licencēšanas programmu ir 597 eiro 17 eiro centi. Budžeta man naudiņa bija paredzēta, summa tā ir, lai licencētu šo programmu. Iecere atbilst Ādažu novada attīstības programmai 21. 27. gadā. Jūs redzat, kādi tur ir rīcības virzieni, un iecere atbilst arī Ādažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 23. 27. gadam. Arī jūs redzat rīcības virzieni. Es lūdzu atbalstīt lēmuma par speciālu izglītības programmu īstenošanu Kadagas pirmskolas izglītības iestādē Mežavēja projektu un virzīt to izskatīšanai pašvaldības domes sēdē 22. maijā šā gada. Paldies, Irēna. Raivis Pauls jautājums. Man jautājums, vai nav kļūda šajā lēmumā? Tie ir 56. izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem. Mēs nerunājam par smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 59. izglītības programma. Iepriekšējā jautājumā. Vēlreiz Šajā lēmumā ir par 56. izglītības programmu. Tātad bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Vai mēs iepriekšējā pie nolikuma nerunājam par 59. izglītības programmu? Nē. Tad jums ir visas smagās izglītības programmas un nebija 56. Nebija, tāpēc, ka nebija bērnu. Okay. Jā, nebija bērnu, tagad mums ir bērns, jā, pēc medbēta komisija, viņam 5-6, jā. Es sapratu otrādi, jā. Jā, mums bija 3 speciālas programmas, 5-5, 5-8, 5-9, un tagad es lūdzu, jā, licencēt, jā, mums vajag 5-6 ar mācīšanas traucējumiem. Okay. Jā. Atvainojos, jā, pārprast. Jā. Paldies. Ja jautājumu vairāk nav, uzstākam balsošanu. Netipiski. Ziņķis Vērts, lūdzu. Paldies, vienbalstīgi par. Virzām jautājumu uz domas sēdi 28. maijā. Pārējām pie nākamā jautājuma. Ziņojums par peldēt apmācību Ādažu novada pirmskolu izglītības iestāžu audzēkņiem. Lūdzu, Vija Tomiņa. Labdien! Pēc domes pieņemtā lēmuma par peldēt apmācības nodrošināšanu visiem pirmskolas vecuma bērniem Ādažu novadā, izglītības un jaunadas nodaļas darbiniekiem mums tika uzdots izpētīt situāciju un ziņot deputātiem par šo situāciju, kādā ar peldēt apmācību ir mūsu novadā šajā 2025. 2028. mācību gadā.
sākot savu ziņojumu, gribu vēlreiz šo uzsvērt, ka visi dati, tātad bērnu skaits un provizoriski arī brīvie laiki ir izpētīti un tiek ņemti vērā uz šo brīdi, uz šo mācību gadu. Tātad izglītības nodaļa mēs ar kolēģis arī šodien piedalās sēdē tā, ka, ja būs kādi jautājumi, tad es ceru, ka mēs visi kopā varēsim atbildēt un pieņemt tiešām labāko lēmumu, kā šo jautājumu virzīt tālāk. Tātad vispirms, kāda pašlaik ir situācija mūsu novadā? Tātad mūsu novadā trīs pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, jūs redzat, Strautiņš, Riekstiņš un Mežavēji nodrošina peldēt apmācību. Savukārt pirmskolas iestāde Pie Jūra dodas uz iestādi Strautiņš, kurā bērni peld, un šī peldēt apmācība tātad tiek nodrošināta arī pirmskolas iestādes Pie Jūra bērniem, bet tikai 5-6 gadīgiem bērniem. Un 5. vieta, kurā mēs nodrošinām pirmskolas programmu, tā ir Ādažu vidusskolas pirmskola, un, diemžēl, dažādu apstākļu dēļ, pēc sarunas ar skolas direktoru sapratu, ka baseins ir liels un noslogos. Tātad lielais baseins mums ir sporta centrā, un peldēt apmācība šiem bērniem pašlaik šajā mācību gadā netiek nodrošināta, arī pagājušā mācību gadā tā bija. Tātad šo mēs esam izpētījuši, tā ir pašreizējā situācija. Atšķirās vecums, es nelasīšu, varbūt var redzēt, no kurā pirmskolas iestādē, cik veci bērni tātad saņem šo peldēt apmācību. Un lai visiem novada iedzīvotājiem bērniem tātad būtu vienādas iespējas. Mēs esam izrunājušies arī uzsākuši sarunas, pareizāk sakot, ar privātiem izglītības iestādēm, kuras atrodas mūsu novadā, un esam saņēmuši gandrīz no visām viennozīmīgi, ka ja šāds pakalpojums tiktu piedāvāts, tad dažas iestādes privātās uzreiz ir gatavas, organizēt transportu un pieaugušos, tātad tos, kas brauc līdzi un izmantot šo peldēšanas pakalpojumu. Dažas privātās iestādes vēl ir pārdomās par to. Un tālāk mēs arī redzot tālākā ziņojumā varēs redzēt arī, kāpēc, bet skaidrs, ka kapacitāte mums pašlaik ir tāda, ka mums nepietiks treneru, tāpēc mēs arī pašā jau sākumā sazinājāmies ar biedrību Peldēt droši un noskaidrojām, ka šeit biedrībai būtu iespēja, ja būtu tāds pakalpojums vajadzīgs, būtu iespēja nodrošināt šo peldēt apmācību. Šajā slaidā mēs protams, par samaksu un samaksa bija redzama pirmajā slaidā 25 eiro stundā trenera samaksa. Megī, šis ar brutto samaksa 25 eiro. Jāprecizē, un tad jau, protams, ka tas ir tikai viena no, kas to var nodrošināt, vienkārši peldēt droši mūsu novadā atrodas, bet ir arī citi noteikti pakalpojumi sniedzēji, tad tur jāsaprot ir summas tālāk, ko mēs ceļu vēl negājam, jo mūs vēl tas uzdevums nav precizēts. Tātad nākamais slaids, kurš parāda, šis slaids varbūt nav pietiekoši pārskatāms, bet pašlaik var iepazīties ar to, kā baseins ir noslogos, tātad rīta cēlienā baseins pārsvarā ir noslogos, lai peldētu šie te bērni, par kuriem mēs jau runājām, un pēcpusdienās baseinā ir pieejami šādi laiki. Es varbūt nepārskaitīšu, bet tādam ieskatam ir skaidrs, ka pēcpusdienas nosacīti laika ziņā ir pieejamas peldēšanai. Tālāk. Bet nākamais slaids rāda arī kādi mūsu pirmskolas iestāžu baseini, kādus maksas pakalpojumus piedāvā. Tātad šī ir jau iepriekš vecākiem piedāvāta iespēja, un ne tikai vecākiem, jūs redzat, kā Strautiņā peld arī pieaugušie novada iedzīvotāji. Bet par to mēs kā novads saņemam, un arī kā pašvaldība arī saņemam finansējumu.
Tad nākamais slaids ir par to, kā mēs šo peldēt apmācību tad varam nodrošināt šajās 3 pirmsskolās, kurās mums peldēt apmācība notiek, kurās ir baseini, var nodrošināt peldēt apmācību. Pirmkārt jau baseins ir kā lai pasaka, pakalpojums, kurš paredz ļoti lielu drošības ievērošanu, tas ir visiem saprotams un ļoti, ļoti svarīgi. Bērni ir mazi, tomēr bērnu vecumā līdz 6 gadiem, tad līdz skolas vecumam, un tāpēc jūs redzat, ka 6 līdz 8 bērni maksimāli baseinā var peldēt. Tajos baseinos, kādi mums viņi ir uzbūvēti. Un tas ir pilnīgi normāli, lai būtu pārskatāmi, lai katram bērnam varētu arī nodrošināt ne tikai atrašanos ūdenī, bet arī tiešām peldēt apmācību. Un šo peldēt apmācību katrā no mūsu pirmskolas iestādēm nodrošina treneri. Tātad trenerim pašvaldība, trenera atalgojums ir pašvaldības finansējums, un katrā izglītības iestādē ir pārējais personāls iesaistītais mazliet atšķirīgs. Jūs redzat, kā Mežavējos tā ir medmāsa, kas iesaistās varbūt konkrētāk, ja būs jautājumi, tad iestādes vadītāji šodien piedalās, viņi varēs izstāstīt. Strautiņā tas ir pedagoga palīgs, ja, kas iesaistās baseinā drošības nodrošināšanā, un arī Riekstiņā tas ir pedagoga palīgs. Bet pie šīs te peldēt apmācības slaidā mēs nevarējām attēlot dažādu situāciju, kas ir, piemēram, kas ir arī ļoti būtiska, ja mēs gribam nodrošināt peldēt apmācību vairāk bērniem nekā pašlaik mēs nodrošinam. Tātad Riekstiņā ir tā, ka nav atsevišķi dežuranta vai kāda cilvēka, kas regulētu plūsmu, ja tur ierodas bērni no citām iestādēm. Strautiņā šis administrators dežurants ir, un šis cilvēks regulē plūsmu. Es lūdzu arī Lindu Cintiņu pieslēgties, ja būs jautājumi, varbūt Linda varēs komentēt. Un Mežavējos arī dežurants mums ir, ja, Irēna. Tātad arī, ja būtu bērni, kas nav iestādes bērni, tad šeit ir mazliet citādāka situācija Riekstiņā nekā Strautiņā un Mežavējos. Un tad mēs arī nākamā slaidā parādījām situāciju, lai varbūt būtu skaidrs mazliet savādāk. Strautiņā tur ir, kā mēs visi zinām, ir ģimenes grupas, tātad jauktā vecuma grupas, tāpēc mēs tik droši brīvos laikus vēl neparādījām, jo tur no grupas iet bērni arī 3-gadīgi, jo tā ir tiešām ģimenes grupa, bet, protams, ka 5-6-gadīgie bērni tur ir atsevišķi. Tātad, ja mēs nodrošinātu peldēt apmācību tikai novadā dzīvojošajiem un novadniekiem 5-7-gadīgiem bērniem, tad, protams, mums brīvie laiki būtu arī rīta cēlienā. Jūs to redzat, viņi būtu arī Strautiņā. Vienkārši kā vadītāja Linda Cintiņa arī komentāros ir ierakstījusi, ka tas būtu viņas prāt nekorekti pret vecākiem, kas slēdzot līgumu ar Strautiņu, jau ir rēķinājušies ar to, ka viņu 3-4-gadnieki var peldēt, tie apmēram ir 100 bērni, jo viņi atrodas ģimenes grupās, nav tā, ka no grupas iet peldēt tikai 5-6-gadīgie, tā ka tas ir abos pārējos dārziņos. Un arī nākamais slaids parādā, tā kā es jau sākumā teicu, ka mēs esam uzsākuši sarunas un gandrīz ar visiem, praktiski ar visām privātajām pirmskolas iestādēm, kurās ir 5-6-gadīgie bērni, runājuši par to, kā varētu nodrošināt un vai privātie ir atsaucīgi un to vēlētos. Šis slaids parāda šajā mācību gadā, cik 5-6-gadīgie ir privātajās izglītības iestādēs. Tie ir dati rudenī uz mācību gada sākumu. Pašlaik mēs šādus datus neesam vēl precizējuši, bet viņi ir ļoti līdzīgi. Varbūt 1-2 bērni atšķirās, 3. Ja? Par tādu ciparu viņi atšķirās. Un pēdējais slaids mūsu īsajā ziņojumā. Tur ir apkopoti visi šie izaicinājumi, par ko es jau minēju, runājot par
par baseinu nodrošinājumu un peldēt apmācības, tiešām peldēt apmācības nodrošinājumu, kā mums visās iestādēs treneri ir nodarbināti uz pilnu slodzi, tā kā mums peldēt apmācību novadā ir kā interešu izglītība līdz šim bijusi, tātad 30 stundas ir slodze trenerim, un ja mēs nodrošinām kaut ko papildus, mums ir nepieciešami papildus treneri, tātad un pašvaldības finansējums, ja ir peldēt apmācībā visiem bērniem. Tad, to, ko es jau minēju, otrais punkts ir mūsu izaicinājumu slaidā par dežurantu, kurš nav riekstiņā un tad nav neviena cilvēka, kas regulētu šo te citu bērnu un citu pieaugušo plūsmu. Sevišķi tas ir aktuāli visu mācību gadu laikā, bet sevišķi, protams, tad, kad ir arī tur nav arī pārējās visas lietas, kas ir varbūt vieglāk atrisināmas par garderobi, par bērniem, ja atbrauc, pieņemsim, mēs rēķinājām un modelējām arī to, ja, piemēram, no privātā loģiskie transporti privātais transporta nodrošina, viņi atbrauc, piemēram, 16 bērni, 2 grupas, tad viena grupa peld, ko dara otra grupa, tajā laikā citi 8 bērni. Tur arī izaicinājums, protams, ka to var risināt, vienkārši noteikti vajag papildus pieaugušo cilvēku viņiem. Tā, protams, arī privātajām izglītības iestādēm, ja viņi izvēlas šo pakalpojumu, un ir jāsaprot, ka bez trenera obligāti jānodrošina vēl vienu pieaugušo basēnu, tad, kad šie 8 bērni tur atrodās. Tāds mūsu īsais ziņojums. Mums ir varbūt vairāk informācijas savākta, un mēs esam modelējuši, kā mēs varētu to atrisināt, bet varbūt, ka un tad mēs noteikti jāvirzās uz priekšu un tajā labākajā visiem variantā, mūsuprāt. Jā, lūdzu jautājums, Andra Krasta. Jā, tiešām paldies par šo jautājumu aktualizāciju. Tiešām jāsāk ar 5-6 gadīgajiem, tātad obligātajā vecumā. Mans tāds kā ieteikums, kā mēs risinām, protams, kāpēc mēs neizvēlējamies riekstiņu un mežavējus tieši šī mazā baseina dēļ, bet kā mēs atrisinājām, es runāju par to dežurantu, ja dežurants ir nepieciešams drošībai, tad tas ir vēl papildu resurss, un kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, tas ir jāizvērtē, bet ja runa ir tikai par peldēt apmācību, tad to droši vien var nodrošināt šis, kā jau beigās bija teikts, ir treneris un tie 2 palīgi, jo mēs braucam 11 bērni, lai ievērotu to drošību, jo mēs kā tīri no autobusa, no loģistikas viedokļa, nevar tur vieni 8 pelda, 8 gaida, tas ir daudz par daudz, un tāpēc ir tas vēl viens cilvēks, un tas nebūtu tik dārgi, kā vesela štata vieta, bet tur ir jāizvērtē, jo es zinu, ka arī Riekstīņš izskata jautājumu par to, kad ir šīs dažas nedrošības, ko atrisina dežurants. Tas tā kā no manas puses būtu neņemt uz slogu, bet uz konkrēto, jā, un tiešām noslogot to dārziņu līdz 7, kamēr dārziņš vispār ir vaļā. Jo turēt baseinu, sildīt, un ka tur neviens nepeld, ir tā diezgan izšķērdīgi. Jā, tur tiešām bija daži, tur bija, kuri tur iet, kur aizņem, bet tad varbūt piepildīt to laiku, dārziņš ir vaļā. Tad arī ir, kur, tā kā, piemēram, ir līdz 6, kāpēc tad 6 līdz 7? Pēc, ka dārziņa darba laiks ir līdz 7. Jā, un arī tās, tā kā... Varbūt līdz Pusseptiņiem. Nē, tieši tā tieši tā 7 viņu atbrīvo, jo mums ir, jo tas ir tas sāpīgais jautājums, ka stāv baseins, bet viņā tur tā kā neviens nepeld, un tad tas viens cilvēks, ko mēs tur pieņemam klāt, tas neizmaksā. Jā, un par tām izmaksām, par to peldēt droši. Jā, paldies. Lūdzu, Raivis Pauls. Jā, paldies. Šis kustās uz priekšu. Domāju, ka atradīsim visi kopā labs risinājums. Viens jautājums, ko es gribēju precizēt, kas tie par līgumiem Strautiņā vecākiem? Man liekas, pašvaldības dārziņos līgumi nav vecākiem.
Tad, kad vecāks atnāk pieteikties uz bērndārzu, tad viņam izstāsta, kā bērndārs, kāda bērndārzā ir pakalpojumi, kādas ir iespējas apgūt programmu. Tad šī ir interešu izglītība, tā nav programmas sastāvdaļa, bet, kā jūs zinat, pirms maza brīža tas vēl bija maksas pakalpojums, un tagad pēc decembrā domas sēdes, jā, pareizi es atceros, tātad šis ir bezmaksas pakalpojums vecākiem. Vecāki mācību gada sākumā viņiem tika paziņots, ka šāds pakalpojums ir pieejams. Tā es to domāju. Okay, es sapratu. Es sapratu, viss kārtībā. Loģiski, kas apsolīts, tas ir jāizpilda. Attiecīgi, ja arī ir pārmaiņas kaut kāds ieviešam, tad skatāmies pakāpeniski, lai nav, kad tiek sākuši pēkšņi mainās. Otra lieta par riekstiņu, tie ir brīvie laiki, vai ne? Kāpēc Kadagā ir piedāvājums vecāki ar bērniem, bet riekstiņā nav? Maksas pakalpojumu. Tā. Tad ir kur būtu avots finansējumam, kas varētu to dežrātu palīdzēt nosegt mūsu bērnu peldēt apmācību. Es esmu droši, ka būtu pieprasījums. Vecāki, jaunie vecāki ar bērniņiem labprāt dotos aerobika pieaugušajiem. Es domāju, ka būtu pieprasījums un iespējas iegūt finanses. Nebūtu? Augstsēr neiet, jā? Aerobika nav iespēja. Pasāku kultūras. Lielajiem tur tā kā... Nē, bet... Uz vēda līst. Zīmes vārds. Nē, viss kārtībā tur. Visu izdarīt, bērnu vēl 5 sergadnieki, tas ir ļoti ekscelenti. 2 gadu laikā var iemācīties. Un bērni ar vecākiem ir labi plunčāties kopā, bet peldēt bērns ar vecāku, tas pats ir nereāli. Viņi pirmkārt vecāki tik godīgi neklausa. Treneris ir treneris. Tas ir, kas māca trenēt, viņi klausās. Mēs visi paši kā vecāki redzam, kāds notiek, kad bērns uz vecākiem nemaz ne. Viņš viņam ir jautri. Treneris kā pasaka, tad ir jēga. Tad ir labāk, mēs jāapstāsta, kuros laikos, cik tur var paņemt tos bērnus. Un tad jārunā tām iestādēm, kuras, cik tur bija tās tur skola, dārziņi. Kā viņi varētu paši redz to pasākumu, kā viņi varētu atgādāt. Ja laika mums ir skaidri, kuras mēs, būs kaut kādā skaidrībā, ko mēs varam piedāvāt. Un tā, lai tās iestādes runātu ar tām iestādēm, ko viņas paši atpēc, tad mēs tur nodrošinātu peldēšanu. Vēlreiz Raivis paldies. Jā, atvainojos, ja nepateicu iepriekš visu par tiem treneriem. Mēs arī sākām peldēt apmācību pirms gadiem 4. Līdz ar to arī treneri loģiski viņi ir tikai no rīta noslogot, līdz ar to viņi grib labu atalgojumu. Arī darbs ir sarežģīts, līdz ar to tas saprotam, bet skolas kontekstēs var teikt, pat cik mēs maksājam visu gadu, bet nodarbības iet tātad no septembra līdz mājām, tad nesanāk tik traki. Mēnesi, ka izstiepjas tā kā visiem pedagogiem, kad maksā, tad ir nešķiet tik traki tajā mēnesī izmaksas. Otra lieta, tagad padomāšu, ko es gribēju. Gan jau atcerēšos. Otra lieta, droši vien, es gribēju pateikt, ka, manuprāt, Vija ar komandu ir sākusi darbu. Es domāju, ka mums nevajadzētu traucēt, jā, tad... Bet tad, ja es drīkstu uzreiz, Ieva drīkstu uzreiz, tad Zintes un Raivis deputāta komentāriem abiem. Tad priekšlikums, ja es pareizi jūs sapratu, ka šī tabula, šī mazā tabula, kas pašlaik ir uz ekrāna, tad mēs izējam no tā, ka pašvaldības bērndārzos peld tie bērni tā, kā viņi pašlaik ir peldējuši, tāda vecuma bērni pareizi jūs sadzirdēja, turpinam, jo ar vecākiem ir, tad, kad viņi iestājās bērndārzā, tad skaidrs, ka pieņemsim Kadagā peld no gads ar pusi, Strautiņā no 3 un Riekstiņā no 2. To mēs turpinām. Un šie brīvie laiki tad izskatāmi kā brīvie laiki pagarinot par pusstundu katru dienu, bet, ja es pareizi jūs sapratu, bet tur jārunā ar vadītājiem, vai var līdz 7 peldēt. Es domāju, ka vai pa pusstundu var, to es nezinu, Irēna, varbūt tu vari komentēt, pa pusstundu var sakopt? Nē, viņi atbrīvot. Jā.
par brīviem laikiem līdz 7:00, un sapratu, ka viņi pabeigs 7:30, un bērniņiem vajag iet dušā, pārdzēsties, īpaši ziemā. Mēs arī nevaram, ātri, piedodiet, vajag mierīgi visu darīt. Tad varbūt viņi tikai ies pēc 7:00 mājās, mūsu bērnu dārs strādā līdz 7:00 dežurantei, arī darba laiks līdz 8:00, un par to stundu viņi vajag pārbaudīt visas telpas, tāpēc, man lūgums, ja ir iespēja, tad tiešām līdz 6:00. Saprati, kāpēc? Protams, viss kārtībā, bet no tā viedokļa, ka tas viss jautājums. Jā. Šeit mēs diskutējam, saka praktiskos jautājumus. Jā, plus 7, sapratu, pēc tam mierīgi, īpaši ziemā. Tik daudz drēbes bērniņiem, kamēr viņi pārdzēsies, izžavēs mažus, mēs nevaram 7 un 7. Atzīst, vai viss kārtībā. Mīnusi ir lieli ārā, tāpēc tikai atstarta līdz 6. Nē, 6 ir ļoti saprotams. Jā. Jā, vēl vārds Lindai Cintiņai. Jā, labdien! Es tikai gribētu izstāstīt to mūsu pieredzi, kas ir bijusi līdz šim, kas varbūt neizskanēja, ka mums, jo mums ir šī pieredze pirmkārt tātad ar Piejūru, ko jau Andra minēja, un ar privātajiem mums arī ir bijusi pieredze ar Patni, ka vienu gadu viņi brauca pie mums, tā kā mums šie laiki, kas ir tabuliņā redzami, ir joprojām, mēs esam atvērti sadarbībai, tā kā es tur neredzu lielus šķēršļus. Bet, vajadzētu atstāt tā, kā mūsu bērni visi, kas ir, kas peld, tiem būtu jāpeld. Paldies! Ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu un pieņemam šo ziņojumu zināšanai, cerot uz to labāko mūsu bērniem, lai pēc iespējas vairāk bērni varētu peldēt un apgūt šo peldēt. Iemācīties. Ārta lūdzu, Deni. Jā, es arī klausījos un priecājos, ka tās iespējas paplašinās attiecībā uz peldēšanu, bet mums, manuprāt, vajadzētu pieņemt kaut kādu lēmumu arī šodien vai uzdot kaut ko konkrētu, lai šī saruna, pēc tam, ka mēs kā pieņemam zināšanai rezultātos arī kaut kādā tādā, praktiskā ietvarā. Pirmais, es vajadzētu saprast, cik vajadzētu treneris klāt, vai cik stundas, vai cik treneris klāt. Un tad jautājums tagad mēs varētu prasīt tām privātajām tām iestādēm, kurās nav dārziņš, cik tad būtu viņiem, kā viņi paši iedomājās. Bet jau ir dati visi. Jā, bet kā viņi paši iedomājās viņus atgādāt, vai, Es sapratu, viņa jau saka, ja drīkst komentēt. Ok, super. Ja drīkst komentēt, tad vēlreiz atgādināšu, ka mēs esam sākuši tās, mēs tad precīzāk jau runāsim, jūs uzdosiet mūsu uzdevumu. Tātad, ja es pareizi sapratu, tad tie pašvaldības iestāžu bērni, kuri peld, tie vecumi paliek tādi, kādi ir bijuši, un brīvie laiki, kādu iepriekšējā tabulu mēs rādījām, tad mēs no tā arī izējam, un peldēšana līdz 18. Par maksas pakalpojumiem jūs neko neteicāt, tad tos maksas pakalpojumus mēs, tiem, kam ir, atstājam, un tie laiki tad nav pieejami, ja? Tāds ir. Šobrīd nav iemesls. Šobrīd jā, skaidrs. Un tad ir jautājums par treneriem. Tātad privātās izglītības iestādes ir gatavas norganizēt transportu. Droši vien, ka tas būs maksa vecākiem. Es pieņemu, ka nevarētu būt, ka privāti ar labdarību nodarbosies. Un, es tā iedomājos. To es neesmu jautājusi, kā viņi to maksu, vai viņi noteikti iekļaus cenā. Es pieņemu, bet es es parunāšu ar privātiem izglītības iestādēm par šo. Bet ar treneri rēķinot trenerus, mēs pieņemam, ka tas ir pašvaldība, ka to finansē pašvaldība, liekam nākotnē, bet tas nebūs iespējams ar septembri tad. Mums nav budžetā tādas naudas. Ar septembri, tad jautājums, es prasīju, citu daudziņu tur sanāk tās stundas klāt viņiem. Ja viņiem ir pusdiena, viņš tagad ir pusdiena, un tad viņš varētu, teiksim, iespējams, ka viņš varētu... Mēs piedāvājam reizes nedēļu? Reizes nedēļu. Bet šiem treneriem jau ir slodzi, kā es sākumā teicu. Mēs visām 3 iestādēm prasījām, viņi strādā arī citos darbos. Protams, ar viņiem var runāt ar katru no tiem treneriem, kas ir 3 iestādēs, bet es pieņemu, ka viņi tie nebūs, kas teiks, ka viņi var papildus strādāt, jo viņiem jau ir papildus darbi. Jā, varbūt tās viņš paliek šeit strādā vienā vietā. Nekā braukā. Jā, varbūt mēs runāsim, bet tad tas uzdevums ir ar septembri. Ap septembri, jā. Es domāju, ka jo mācību gads sākās ar septembri, vajadzētu, ja mēs šo jautājumu sākam risināt, tad būtu ļoti labi
to sakārtot līdz septembrim. Tad mums ir vēlākais uz augustu, pareizi, es saprotu, precīzi vai pat jūlijā. Jā, labi, jūlija sēdē, tad precīzi noskaidrot ar uzdevums, jā? Vai jūs, cienījami deputāti, man formulēsiet uzdevumu mums? Izpildirektora Inga Reķe, lūdzu vārdu. Es gribēju teikt, ka ir jāiedod ļoti skaidrs uzdevums, un tas nevar būt noteikti vasaras beigas, jo es gribu atgādināt, ka ir 26. gada budžets un budžeta likums par 26., 27., 28. gadu pašvaldībai aizliedz veidot jaunas amatvietas. Jūs to ļoti labi zināt, arī budžetu veidojot, mums tas būs jāņem vērā. Līdz ar to, lai mēs izpildītu to, kas ir nolemts par peldēšanas organizēšanu, acīm redzot, būs jāorganizē citādi, iespējams ar iepirkumu jāiepērk kvalificēti speciālisti. Līdz ar to ir vajadzīgs ļoti precīzs, kompakts plāns, cik mums ir stundas, cik mums ir brīvie laiki, kādās izglītības iestādēs, lai mēs varētu noorganizēt tiem papildus bērniem, kas ir šajā vecumā, kas gribētu peldēt no citām privātām izglītības iestādēm. Tas ir viens variants. Otrs ir jāpaskatās, ko mēs vēl varam darīt mūsu esošajās iestādēs, kurās ir šie baseini, kā varbūt pārkārtot kādu darbinieka darba laiku, lai iegūtu iespēju viņam piedalīties šīs peldēt apmācības organizēšanā. Varbūt iekšējās rezerves ir jāizskata katram izglītības iestādes vadītājiem kopā ar izglītības nodaļu. Un, ja tas ir, piemēram, pakalpojuma iepirkums, tad saprotiet, ka tas nevar notikt ne augustā, ne septembrī. Lai to dabūtu gatavu uz septembri, tad tam ir jābūt jūnijas, jūlijas. Līdz ar to es aicinu pieņemt tādus racionālus lēmumus, lai mēs virzītos uz priekšu. Pretējā gadījumā uz priekšu mēs nevirzīsimies. Paldies, Karol Davidsson. Jā, labdien, kolēģi. Es tikai gribēju piebilst, ka mums droši vien vajag patiesi uzrunāt visas privātās izglītības iestādes jau ļoti konkrēti, cik tad būtu bērnu, es domāju, 5, 6 gadu vecumā, kuri gribētu peldēt un vienkārši to salikt pretī brīvajiem laikiem, jo 5, 6 gadīgie bērni ļoti bieži arī vairs negrib dienas miedziņu gulēt. Un otra lieta, ko es gribēju teikt, ka, piemēram, Valdorskolas bērnu dārza bērni var iet ar savu treneri, jums licencēts treneris, kurš trenē arī skolāns, kas iet uz sporta centra basēnu. Tas no manas puses viss. Paldies! Paldies! Antra Krasta vēl. Jā, es gribēju lūgt tomēr atstāt to iespēju, sludinot iepirkumu. Mēs varam paredzēt maksimālo noslodzi, cik tam trenerim būtu, to, ko mēs tagad paredzam, bet tomēr tā kā beigās pēc faktiskā, tā kā stundas, vai mēs nevaram sludināt to iepirkumu tā, ka ir stundas, lai nebūtu tā, ka mēs izsludinām un mums ir jāmaksā. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tajos laikos, kad ir piemēram vakara laiks, mēs tomēr saglabātu to iespēju, ja bērns, viņš ir Rīgā, viņš mācās, viņš ir Ādažu novadā deklarēts, tas 5-6 gadīgais, ka vecāks viņu pats atved. Mēs pasakam, ka rekur ir brīvie, ir treneris priekš novada bērniem, un skatāmies, kāda ir atsaucība. Būtībā mums ir jāpiedāvā. Un runājot ar peldēt, droši viņi arī teica, ka šis 5-7, tas ir visoptimālākais laiks. Protams, katras prasmes, ko iegūst, vispirms tas ir saskara ar ūdeni, tas ir neatsverami, ja mēs to varam iedot, tas ir apsveicami, bet dodam to iespēju arī vismaz katrā dārziņā, vismaz vienu pēcpusdienu, kad ir pieejama. Un tā lai piesakās, jo mums ir tādi daudz bērni. Paldies! Paldies, tad mēs dodam izglītības nodaļai uzdevumu šo jautājumu virzīt uz priekšu. Apzināt slodzes. Jā, apzināt bērnu skaitu un nepieciešamos resursus un izstrādāt to iepirkuma plānu, nepieciešamo specifikāciju, kas mums ir nepieciešams, lai bērni varētu peldēt droši un varētu šo apmācību veikt visiem bērniem. Tātad brīvie laiki, pareizi mēs sadzirdējām. Vispirms vēlreiz brīvie laiki tagad ir uz ekrāna, bet vēlreiz viņus precizēt ar iestāžu vadītājiem šos brīvos laikus un tad ar privātajiem iestādēm. Es pašlaik aprīlis, maijs esmu plānojis, ka pilnīgi visās mūsu privātajās izglītības iestādēs es būšu sarunu vispār par mācību procesu un privāto, kā lai pasaka, privāto dzīvi mūsu novadā, privāto pirmskolu 2 es jau šonadēļ
pabeigšu būt pārējās pēc tam, un tad mēs precīzi arī izrunāsim, bet es pieņemu, ka precīzi skaitu viņi nepateiks tikai aptuveni, tāpēc, ka tas ir jaunais mācības gads. Bet aptuvenais bērnu skaits būs skaidrs un transporta jo nevar tā būt, ka pilnīgi visu dienu viņi braukā, visu pēcpusdienas tā pieņem. Un tad man un arī visiem maniem kolēģiem izglītības nodaļā ir uzdevums līdz jūnijam. Jā, kolēģi, ir jūnija sēdi. Tā sanāk. Jūs varat maksimāli ātrāk. Mēģināsim uz jūniju, kolēģis. Ja vajag, tad arī mēs varam kādā finanšu komitejā vienalga to jautājumu izskatīt, ja jūs sagatavojiet. Vai ārkārtas sēdi? Jā. Jo arī budžeta līdzekļi mums jāmeklē, jo mums budžetā papildus. Jā, un jāspēl, cik tur ir vajadzīgi naudiņi, un tad mēs varam to Un pārskatīt pašvaldības izglītības iestādes, kā Inga Reki teica, iekšējos resursos un kapacitāti. Treneri mēs diemžēl neatradīsim, bet kapacitāti jūs domājat dežurantiem un tiem, kas pieskata šos bērnus. Man nav pieredze milzīgi, es nevaru saprast, kā var tikt iekšā kāds svešais bērns un ir nepieciešams dežurants. Viens cilvēks, kas strādā Oksana, varbūt par Riekstiņu, tu vari komentēt, bet pie mikrofona jau nevar dzirdēt. Iekļuva basēnā no otras puses, kur tajā laikā neiecā bērns. Tā ir problēma tur. Un bērns, kad svešais persona var ienākt. Nē, vienkārši būtu pakalpojums, ka nāk vajadzības brīvajā laikā. Vai kādam, kurš organizē, kā viņi ienāk. Jo viņi nenāk caur visu ēku, viņi iet uz basēnu. Tāpēc vajag to dežurantu. Ka nav kāds pieskaties, ir kāds, kurš šāds, tu ienāci, tu aizēji tur, tu esi tur, kur bija paredzēts. Durvis atvērt. Jā, tieši tā būtu drošība, kad neaiziet. Mums ir nav kodus, piemēram, es zinu, man bērns aplika privāto bērnu, tāds tur ir kodus. Čipi ir. Ir čipi, jā, bet tas jau nemazina to iestādi, jā, kad iestādē tomēr ir bērni, par kuriem jānes atbildība ir. Un katrs cilvēks, mēs savus cilvēkus pārzinām, piemēram, iestādi, un līdz to mēs nesam atbildību, jo tā ir tomēr mazie cilvēki, un tas ir liels. Ja runā par Riekstiņu, tad Riekstiņam ir vēl viens milzīgs izaicinājums, ir telpas, jo bērndārs, kas ir pamatbērndārs, ir būvēts 5 grupām, un tad ir piebūvēts vienkārši 8 grupas bez papildus telpām. Un tāpēc jau tagad bērni dzied gaitenī, mūzika notiek paralēli gaitiņos. Pie ieejas, pie basēna ieejas ir interaktīvā tāfela, kur bērni iet uz nodarbībām, un blakus ir speciālisti kabineti, un tad, ja iebrauc šie bērni no citiem dārziņiem, tad viņam kaut kur ir jāpaliek, kaut kur ir jānoķervies. Tas ir telpa izaicinājums, jo to, ko es zinu personīgi, no personīgās pieredzes, tā kā tas būs papildus jādomā, kur tie bērniņi, kas ir atbraukuši, kur viņi paliks, kur viņi noģērbsies, kā tas, vai tas traucēs, netraucēs mācību procesam, kas notiek iestādē. Tad jums varbūt vecāki var tikai uz Riekstiņam dot iespēju, ka vecāki paši var, jūs nezinu, tas galvā piemet, cik varam tas autobus izmaksās privātajiem. Vecāks nevarētu atļauties 11 eiro nedēļā tikai par autobusu, jo autobus ir ārprātā dārgi. Jo komunāls servis, es nezinu, cik kā ir komunāls servisam noslodze, bet mums iznāk tā, ka viņš Ja, pa dienu droši vien līdz tam brīdim, kamēr rāvi, viņiem ir tas brīvais brītiņš, piemēram, mums ir, viņi ved, viņš 2 atbrīvoja, bet tās ir 2 dienas mēs paņemam, vēl 3 paliek. Ar viņiem tad ir droši vien, kad ir ekonomiski izdevīgāk, bet vai to var, vai viņš var apvienot to visu? Vai tā sākotnējā iecer bija tāda, ka mēs arī transportu pašvaldību nodrošinām, taču nebija? Nē. Es domāju par dārdzību. Ir tā, ka zinot to, cik izmaksā autobusu stundu, tad it kā mēs ar vienu roku tā kā privātam sakam, nāciet, vediet bērnus, bet šeit varbūt ir jādod iespēju privāto izglītības iestāžu vecākiem pašiem vēst bērnus, jo tas varbūt vairāk dienas dod to iespēju, un kur Riekstiņam, ja atved vecāks, tad viņš tā kā ieiet, viņš atbild. Man šķiet, ka ir jāveido ļoti vienkārša sistēma. Pašvaldībai ir jānodrošina tas peldēt apmācības treneris brīvajos laikos. Un tad ir jādod privātajām izglītības iestādēm iespēja rezervēt sev to brīvo laiku, ja viņi grib organizēties kā grupa. Bet tā pašā laikā ir jāsaglabā arī princips, ka es kā vecāks, kura bērns mācās privātā izglītības iestādē, citā laikā, kas ir tas brīvais laiks peldbaseinā, vedu bērnu, īpaši, ja tā ir pievakara. Piemēram, ja mēs
mēs atrodam brīvos laikus peldbaseinos pievakarē, tad kāda tur izglītības iestādes atbildība par bērnu nogādāšanu uz peldbaseinu? Tā jau būs vecāku tad darīšana, vai viņi izmanto šīs peldēt apmācības vai nē. Līdz ar to atstājam abas iespējas. Mūsu pienākums ir telpas un treneri, un tad ļaujam brīvi izvēlēties katrai izglītības iestādē, vai viņi organizējas grupā, vai viņi ar vecāku palīdzību, vai vēl kādos citos variantos. Brīnišķīgs variants, par ko teica Valdorfas skolas vadītāja, ka viņiem ir pašiem savs treneris. Tātad te būtu tikai rezervācija, pat ārpus varbūt šī kaut kāda brīvā laika, vienkārši viņi atnāk ar savu skolotāju. Viņiem nav vajadzīgs mūsu algotais skolotājs. Paldies. Labi, paldies. Pieņemam jautājumu zināšanai, lūdzu balsojam. Nav nobalstošām. Paldies, visi vienbalsīgi esam nobalstojuši. Līdz ar to mūsu dienas kārtības jautājumi visi